pastāst lūdzu, kā tev 25. martā aizturēja? Šī vietā tas viņš jau, jā. Šī vietā tas 25. datumā, 20:06. Un 5 cilvēki man uzbruka un viens aiz vienu roku, otrs aiz otru, kas saka, iebāz mašīnu un aizvēd uz miliciju. Ko es, diemžēl tālāk, grūti pastāstīt, ja es jau 3 stundas tur pavadīju milicijā. Un kur atrodas iecirkums, kurā vietā? Oktobra rajonā. Tas ir... Tur, kur es dzīvoju, Sarkandaugavā. Uz turien, kaut kur pa 9:30 es jau biju mājās. Un kā viņi pamatoja jūsu aizturēšanu? Nu, pamatoja tā, kā cik... it kā es gribēju taisīt kaut kādas provokācijas pie brīvības pieminieku. Un viņi vienkārši bija spiesti, kas saka to darīt. Pirms ziedu nolikšanas man aizturēt. Tas bija bīstamākais, ja? Jā. Un arī bija pateikt, ka es... Kurā vietā? Tā ir? Šeit tā. Man liekas tā. Tur jau es vēl pirms tam pamanīju 5 cilvēkus, un tur stāvēja tie privātās viss. Un kaut kur ap 20:06 bija. Un tad jau skatos viņām skrien virs, un tur jau viss. Es jau neko nevarēju tur izdarīt pat. Vienīgais, ko es paspēju tur pateikt, es saku, vienkārši ar kādām tiesībām. Un tad kā viņi tā atbildēja, nu tam vidiš. Tur redzēs? Tur redzēs, jā. Pēc pāris dienām seko gatavs aizturēšanu? Jā, 27. man liekas, tas bija. 27. Es atkal biju izsaukts, un tur notiek tas moments, kad man tur milicijā paliek slikti. Un es pats neatceros. Māmas sastīkam pa logu redzēja, ka man atveid ar mašīnu arī uz mājām. Tad es 2 stundas biju nesamaņā. Pēc 2 stundām es jau, kas saka, varēju normāli runāt un viss izstāstīja, kas bija aptuveni. Un ātrā palīdzība? Bija, jā. Māma izsauca ātrā palīdzību. Nu, ka man ir smaga saindēšana. Ārsts nemanēja vielu ar ko jūs saindētu? Es jau, man liekas, ka nē. Tā neliekas analoģijas darījums Gunāra Astra? Grūti pateikt, jo es Gunāra Astra es neredzēju, pēc tam. Kā tu vēl motivē, kāpēc cits grupas dalībnieks nepaņēma tikai tevi? Pirms ziedu nolikšanas? Jā. Nu, tur man pateica viens, kas saka, no tiem vīriem, ka es it kā visbīstamākais elements. Un man vajadzēja, kas saka, neutralizēt pirms gājienu. Ka tieši pie jūsu sarunas tur milicijā ar tiem cilvēkiem, kas uzdevās ar miličiem, un ko viņi tieši teica, tādu pašsvarīgāko tajā? Nu, vispār viņi man liekas saprast, ka ja es nebeigšu šito, jā, kas saka, savu darbību, tad jau viņi varēs pat kaut kur uztaisīt tādu provokāciju, varbūt tās, un kas saka, piešūt par kriminālu pāntu, iespināt tas, vienkārši, ar vienmēr sakot. Pēc tam arī bija tāda runa, kas saka, man prasīja, vai es negribu izceļot no Latvijas. Ja es gribu, tad kaut vai tagad, šodien, tur eju uz Zavieru un kopā ar savu mammu brauc prom no šejienes, jo tā mamma arī tāpat domā, ka tu mēs to zinām. Kas saka, viņi tev pilnīgi atbalsta. Kas saka, gandrīz tā, rukā.
formā, ka saka, nu gan arī tā, kā saka, vācies prom, tad neviens tev neliek to darīt. Tā, nu, vēl kāds jautājums. Cik vispār no grupas 816, cik cilvēkiem izdevās vispār nokļūt ar pieminekļu un vai vispār izdevās nolikt grupēdā, tieši kā grupai žiedu? Līdz piemineklim nokļuva, varētu teikt, 6, skaita arī Konstantīnu, jo te nu viņš nekā nevarēja vairs, kā teikt, darīt, vai ne? Nu, ziedus nolikt izdevās mums 5, kas ir man, Litai, ecētājai Mārtiņam Āboliņam, Jurim Vidiņam un Mirdzē, ja? Nu, pēc tam momentā tika savākt Juris ar Mārtiņu, abi divi. Tur pie pieminekļa? Pie pieminekļa, jā, to līdz. Man ar Litis izdevās aiziet iekāpt mašīnā un nolēmām gaidīt pārējos, kā bija sarunāts, vai ne? Atskrien izbijusies Ilze, jā, Jurim meita. Jā, Ilze un tur. Jā, stāsts tēvs savāks un Mārtiņš savāks un nu ko, nolēmām, ka nu jābēg. Kur tu tālu beigs, piebrauc Volga priekšā un spēcīgi vīri skāp jārā. Nu, Ilzīte tāpat pārbijusies, skrien tālāk, ķer savu videokameru vai ne, un laižās prom. Tad viņi laikam saņēma Nu, pēc tam, jā, viņi saķēra un kaseti ir atņemta, jā. Videokamera Kamera ir atdot. atdeva atpakaļ. Kamera ir atdot, jā. Nu, kā mēs, tas ir, var teikt, laimes gadījums, pateicoties, kam mēs līdz piemineklim vispār tikām. Tātad 6 cilvēkiem izdevās, tomēr 5 līdz piemineklim, jā, un Konstantīns nesaturēja, jā. Un kāds visiem pārējiem grupas locekļiem bija tai dienā? Nu, kurais, cits mērī, piemēram, es zinu, ir Slokā kaut kur aizturēt. Ārīs tas ir Rīgā paņemts ciet. Nu, ko var teikt, pateicoties tam, ka mēs 2 dienas jau iepriekš pirms 25. dzīvojam. Sadovskis kā tur kaut kas arī Sadovskis arī Rīgā pie Sakas, jā, tai dienā. Paņemts ciet. Ko mēs varētu darīt, lai turpmāk tas neatkārtotos? Ja nāk 14. un pārējie datums? Lai neatkārtotos, būt uzmanīgākiem un nedzīvot mājās, teiksim, 3 dienas pirms noteiktā datuma. Pārģērties kaut kādu. Cits izējas, manuprāt, nav. Un vēl tam jāuzņemās ir tomēr loma vai Helsinki grupai, vai māksliniekiem, rakstniekiem, vai kopā jāsadarbojās un jānosaka laiks un vietas. Šitās virsēties staigāt 2 stundas, man liekas. Būtu jau ļoti patīkami, ja mēs varētu kopā kaut kādā veidā sadarboties, bet nu patreiz tas kur nu mēs solīt par priekšu, kur atkal Rakstnieku savienība pussolīt par priekšu, un kurš apsteigs, jā. Tā mēs te cīnamies savā starpā dažreiz. Nu, mūsu paziņojums bija 8. martā, pēc tam tikai viņi. Nu, šī gadījumā jā. Mēs bijām pirmie.